Labdien! Studenti, mācību spēki. Šodien ir īpaša diena, jo šorīt mēs uzzinājām, kurš būs jaunais prezidents Amerikas Savienotajās valstīs, kas, protams, ir tālu no mums, bet sadarbība mums ir cieša, kā Rīgas biznesa skolai, tā Tehniskajai universitātei kopumā. Jebkuras pārmaiņas, kuras arī sola jaunais prezidents Amerikas Savienotajās valstīs, izsauks droši vien arī zināmas pārmaiņas Eiropā un arī Latvijā un, protams, Rīgas Tehniskā universitātē. Bet es domāju, ka mēs visu darīsim, lai šī sadarbība kļūst arvien ciešāka un pilnvērtīgāka. Bet tagad pāriesim uz mūsu pašu pārmaiņu sākumu, jo šorīt tieši mēs atvērām iepakotus lielus konvertus un bija metu konkursa atklāšanas pirmā diena, jeb izskatīšanas pirmā diena. Tieši jaunās ēkas būvniecībai Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātei, kas būs šeit blakus Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēkai, un tāpat arī metu konkursa būvniecības inženieru fakultātes lielās ēkas pārbūvei. Šie visi projekti, ja precīzāk meti, kā izskatīsies šīs ēkas, ir jau tagad mums zināmas. Un jaunadēļ mēs droši vien pieņemsim, vismaz paredzēts, ka pieņemsim galīgo lēmumu, un tad arī sāksies reālā ēku projektēšana tai daļai, kura vēl nav uzprojektēta, jo, kā jau zināms, būvniecības inženieru fakultātes vienas ēkas daļa projekts jau ir gandrīz pabeigts, un celtniecību var uzsākt pēc jaunā gada. Tā kā mums ir priekšā arī daudz pārmaiņu pašiem, kā mācību spēkiem šajās fakultātēs, tā studentiem, bet tas vēl notiks tad, kad būvniecība iesāksies un mūsu jau tagad gatavotie infrastruktūras projekti tiks pieņemti, akceptēti ministrijā un arī finanšu līdzekļu piešķirt. Par šo finanšu līdzekļu piešķīrumu es varētu teikt, ka tas ir plānots pēc jaunā gada. Mēs tagad darām visu iespējamo, lai tās prasības, kāda Izglītības zinātnes ministrija ir uzstādījusi, mēs izpildītu, un šie Eiropas struktūra fonda līdzekļi mums būtu, un arī šo celtniecību varētu veikt. Tādā veidā pilnveidojot, ļoti jau pilnveidojot un gandrīz pabeidzot mūsu Ķīpsales studentu pilsētiņu. Tuvojās mūsu arī neatkarības svētki un Lāčplēša diena šo piektdienu, kad būs svinīgais senāts un mēs godināsim savu jauno Rīgas Tehniskās universitātes goda biedru un arī profesors. Tad es gribētu novēlēt visiem svinīgus un tādas sirsnīgus un svētkus. Studentiem, protams, svētki ir jāsvin, bet jāgatavojās ir noslēguma fāzei, laboratorijas darbi, ieskaitas, jo tuvojās jau janvāris, kad būs sesija, bet par to vēl vēlāk. Tam vēl ir laiks, no studentu izpratnes, man liekas, vēl kā jūra. Visu var paspēt. Tātad svinēsim svētkus un strādāsim vēl citīgāk.